Urīna nesaturēšana pēc dzemdībām ir ļoti bieža problēma, ar ko saskarās, kā rāda pētījumi, vismaz 30% sievietes. Arī pēc ķēzargrieziena 15% gadījumu var būt šīs sūdzības par urīna nesaturēšanu. Bieži vien tā var arī pāriet pati no sevis 6-12 nedēļu laikā pēc dzemdībām, bet tā var arī nepāriet un saglabāties ilgstoši. Bet kas būtu galvenais, kas jāsaprot, ka ar to nav jāsamierinās, tā nav norma un ir jāmeklē risinājumi, kā sev palīdzēt. Kas tad ir urīna nesaturēšana? Tātad urīna nesaturēšana visbiežāk pēc dzemdībām ir tā saucamā stresa urīna nesaturēšana, kas nozīmē patvaļīga urīna noplūde pie mazām nelielām fiziskām slodzēm. Piemēram, nošķaudīšana, noklapošanās, smagumu pacelšana, ka tajā brīdī sieviete nekontrolē šo urīna noplūdi. Un, protams, tas ir ļoti nepatīkami, traucē dzīves kvalitāti. Parunāsim par to, kādi ir iemesli, kāpēc rodas šī urīna nesaturēšana pēc dzemdībām. Pirmais ir, ka ir šis iegurņa pamatnes vājums, tātad ir bijis liels muskuļu iestiepums, bijušas varbūt ilgstošākas, grūtākas, garākas dzemdības, vai arī ir bijis liels bērniņš un ir ilgi stāvējusi galviņa vienā pozīcijā un ir arī šis nervu nospiedums bijis, kā arī, ja ir bijuši iegriezumi, epiziotomija vai plīsumi, kas arī var veicināt sliktāku iegurņa pamatnes atjaunošanos, kādēļ arī var būt šī urīna nesaturēšana. Vai arī ir bijušas ļoti ilgas, garas un smagas dzemdības. Bet varbūt arī neviens no šiem iemesliem nav, bet vienkārši sievietē ir šī sūdzība par urīna nesaturēšanu. Tātad, pirmais padoms, ko vajadzētu darīt? Protams, ja tu esi bijusi pēcdzemdību vizītē un ir konstatēts, ka ir starpene labi atjaunojusies vai sadzijusi un nav nekādi mehāniski bojājumi, kas to varētu veicināt, tad, protams, otra lieta, ko tu vari darīt, ir dzīvesveida korekcija. Tas nozīmē necelāt smagumus, nelietot daudz kofeīnu saturošus dzērienus, jo tie arī var radīt to saucamo steidzamības urīna nesaturēšanu. Kā arī, piemēram, izvairīties no hroniskiem aizcietējumiem. Bet vislielākā nozīme un loma ir tieši trenēt muskuļus, jeb vingrināt starpenes muskultūru. Tas būtu pats pirmais, ar ko būtu jāsāk. Ļoti populāri ir un visiem labi zinām ir tā saucamie Kēgela vingrojumi, ko jūs varat arī atrast internetā, ievadot Kēgela vingrojumus un vienkārši sākt tos darīt un praktizēt. Katru dienu 10-15 minūtes vismaz vairākas reizes dienā sasprindzināt šos muskulīšus un atslābināt, sasprindzināt un atslābināt. Un skatīties, vai šis efekts parādās, bet uzreiz brīdināšu, ka pirmās uzlabošanās pazīmes būs ne ātrāk kā pēc mēneša, bet tā pa lielam iegurņa pamatnes muskultūras atjaunošanai ir vajadzīgs laiks 2-3 mēneši. Ideāli ir, ja jūs varat apmeklēt fizioterapeitu, kurš pirmkārt novērtēs šo muskuļa funkciju, kāda ir iegurņa pamatnes muskultūra, dos rekomendācijas, parādīs arī šos Kēgela vingrojumus un paskatīsies, vai jūs tos arī pildat pareizi, vai jūs darbojaties pareizi, iedos varbūt kaut kādas rekomendācijas. Tā kā fizioterapeita apmeklējums ir ļoti būtisks, bet ja vien nav tas iespējams, tad kaut vai tiešām internetā pašam atrast šos Kēgela vingrojumus un sākt to praktizēt. Ja uzlabošanās nav 3 mēnešu laikā, 2-3 mēneši jūs regulāri pildat šos vingrojumus, bet uzlabošanās nav, tad jebkurā gadījumā ir jādodas atkal pie ārsta, pat ja jūs varbūt bijāt pirmajā pēcdzemdību vizītē, un par to ir jārunā, jo varbūt tā problēma ir kaut kur arī nopietnāka. Un tad vēl pastāstīšu par dažām vēl tādām lietām, ko var darīt, vingrinot šos iegurņa pamatnes
muskultūru. Vēl ir variants vaginālās lodītes, ko ievieto makstī, pildot šos te pašus Kegela vingrojumus. Šī lodīte palīdz labāk saprast gan muskuļu spēku, ar kādu jūs darbojaties, gan šai lodītei viņas ir ar dažādu svaru jeb smagumu. Tas nozīmē, ka pieaudzējot šo te lodītes svaru jeb smagumu, paliek grūtāk arī šo muskulīti vingrināt, un tādējādi jūs trenējat, jeb uzlabojat šo te muskuļa darbību. Tas ir viens variants, un ir vēl tāda lieta kā ierīce Epino, ko bieži vien lieto, lai sagatavotos dzemdībām, bet šī ierīce arī ļoti labi noder pēcdzemdību periodā tieši pie urīna nesaturēšanas un pie starpenes muskuļu vājuma. Un tas princips te ir otrādāk nekā gatavojoties dzemdībām, tātad ar lubrikanta palīdzību šo te daļu ievada makstī līdz pusītei, tad tālāk veids uzpūšam mēs redzam, ja mēs uzpūšam šo te baloniņu, un tad ar maksts muskuļa spēku mēs mēģinam šo te baloniņu saspiest, ja? Tātad, un skatāmies, vērojam, kā mainās manometra rādījums. Ja? Tātad skatāmies, mēs saspiežam muskulīti un redzam, kā manometrs kustās. Viens variants ir, ka mēs daram tādus ļoti ātras īsas kustības, tātad šādā veidā, un otrs, ka mēs saspiežam ar muskulīti un mēģinam noturēt, aizskaitam līdz 10, ko mēs noteikti sākumā nevarēsim, varbūt izdosies noturēt 3-4 sekundes, un tad to muskulīti atlaižam. Kā mēs varam šo te treniņu pieaudzēt? Mēs varam, tātad te mēs redzējām manometrā rādīja uz 14 spiediens, mēs varam varbūt šo spiedienu arī samazināt, piemēram, uz 10, 11, tātad šeit ir mazāks spiediens, jeb mazāka pretestība, un atkal daram to pašu, mēģinam saspiest ar maksts muskultūru, ar starpenes muskultūru saspiest šo te baloniņu. Un šis palīdz mums tā kā kontrolēt gan vai mēs pareizi tātad darbinam pareizos muskuļus, jo ja mēs nedarbināsim pareizos muskuļus un nesaspiedīsim šo baloniņu, tad šī manometra kustība, ja virzība arī nenotiks. Ja? Tā kā šis ir veids, kā, ja jūs netiekat pie fizioterapeita, vai arī reizēm fizioterapeits jums var ieteikt šo kā papildus ierīci jūsu jau esošajiem vingrinājumiem, kā arī, kas man patīk, ka ar šo te manometru mēs varam kontrolēt un skatīties šo dinamiku. Jo reizēm, ja mums nav tā lodīte vai nav tā manometra, mēs nesaprotam, vai tas mūsu sniegums, jeb muskuļu sasprindzinājums uzlabojās vai neuzlabojās, vai pieaug muskuļu spēks vai nepieaug. Tad šeit mēs to varam tomēr kaut kā redzēt un arī kontrolēt. Ja? Bet vienalga, vai tas būs lietojot lodīti, vai lietojot Epino ierīci, vai vienkārši pildot Kegela vingrojumus, vai arī ejot regulāri pie fizioterapeita. Ja uzlabojuma nav 6 līdz 12 mēnešu laikā, noteikti ir jādodas pie ārsta. Jo kādreiz varbūt pat ir vajadzīga kāda ķirurģiska palīdzība vai ir vajadzīga medikamentoza palīdzība, bet lielākoties un principā vairāk kā 90% gadījumu ar regulāriem vingrojumiem izdodas šo problēmu novērst. Jā, protams, risks palielinās pie nākamajām dzemdībām tam atkal atkārtoties, bet ir arī sievietes, kurām pēc pirmajām dzemdībām tā ir bijusi problēma, šī urīna nesaturēšana, bet pēc 2. un 3. dzemdībām šīs problēmas nav, jo viņas jau ļoti laicīgi sāk par to domāt un gatavoties vēl ļoti agrīnā jau pēcdzemdību periodā. Tā kā nesamierinies ar urīna nesaturēšanu pēc dzemdībām, dari visu iespējamo, lai atgūtu savu starpenes muskultūru, un ja neizdodas, tad noteikti jāvēršas arī pēc palīdzības.